Vai tu vēlies uzzināt, kā Andrejs Ence un Valdis Kārkliņš, mēģinot kaitēt Mārupes lielākajam nodokļu maksātājam, notrālina 500 000 Mārupes budžeta naudas? Šis ir skaistākais dzīvokļu projekts Mārupē, Dižozole. Pat Jūrmala būtu lepna par tādu projektu. Neskatoties uz to, mēs piči jau 3 gadus tiesājamies ar Mārupi par jumta stāva nodošanu eksploatācijā. Mēs piči lūdzām ekonomikas ministrijas palīdzību. Ministrija, protams, atbalstīja piča pozīciju, bet neskatoties to, sākās 3 gadus ilga tiesvedība ar Mārupes domi, kurā Mārupes dome zaudēja gan augstākā tiesā, gan apgabaltiesā. Neskatoties uz 2 zaudējumiem, mēnesi atpakaļ Andrejs Ence vērsās senātā ar prasību, kuras satura nekompetence pārsteidza pat mūs. Kāpēc Andrejs un Valdis turpina bezjēdzīgi tiesāties un riskēt ar mārupiešu naudu? Pavisam vienkārši. Šādu 500 000 zaudējumu atzīšana pirms pašvaldību vēlēšanām pieliktu treknu punktu viņu politiskajām karjerām. Patiešām gļēva un nožēlojama rīcība. Mēs, piče, šonedēļ vērsīsimies Mārupes domē ar iesniegumu, lai uzzinātu, kurai amatpersonai būs jāuzņemās atbildība par šiem 500 000 eiro zaudējumiem. Andrej, Valdi, vai uzņemsieties atbildību par šo 500 000 eiro vērto pokera spēli ar Mārupes budžeta līdzekļiem? Vai tomēr zem sliedēm pametīsiet kādu no savām čūskiņām?